Jā, no dažādas lietas notiek pasaulē, dažādas interesantas, varbūt arī tēmas, par kurām mēs runāsim šovakar, bet mēs nevaram nesākt mūsu raidījumu, nerunājot par to, kas bijis ir aktuāls un vēl ir aktuāls arī šoruden, šogad mūsu pašu zemītē, notikuši ir Saeimas vēlēšanas, par to, kāda būs nākamā Saeima. Mēs pēc kāda maz brīža mēģināsim vismaz teorētiski runāt, bet mēs šovakar gribam vēl palūkoties uz to Saeimu, kas strādā vēl beidzamo mēnesi. Protams, mēdz jau teikt, ka šī Saeima ir bijusi neizmantoto iespēju Saeima, vissliktākā Saeima, vissliktākais parlaments kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas laika, vai Saeima, kas ir palielinājusi plaisu starp sabiedrību un politiku un radījusi vēl lielāku politisko apātiju un tā tālāk un tā joprojām un pārsvarā negatīvā virzienā, un ziniet, tam jau ir arī savs iemesls, par to jau arī mēs visticamāk runāsim pēc kāda maza brīža. Bet nav jau arī tā, ka viss ir vai nu pilnīgi melns, vai nu pilnīgi balts. Mēs pēc varbūt kāda mazāka brīža runāsim par zeltu, tad, ziniet, arī zelts nemēdz būt 100%. Vienmēr, kur kaut kāda piemaisījuma ir, tas tikai liecina par to, ka pasaulē viss ir relatīvs. Mēs gribam palūkoties uz aizejošo Saeimu no tāda skatu punkta, kas tajā ir bijis pozitīvs, vai vismaz atrast tos dažus cilvēkus, kuru pienesums vai kuru darbs Saeimā ir bijis tiešām mums vērtīgs, jo ja būtu visi pilnīgi slikti, tad jau te būtu bezcerība un totāls haoss un sabrukums iestājies. Mēs aptaujājam mūsu ekspertus, un tad mēs arī izveidojam tādu nelielu topu par to nākamajās minūtēs. Mēs aptaujājām vairākus 10 ekspertu, politologu, žurnālistus, juristus, ekonomistus, lai noteiktu visvērtīgākos 9. Saeimas deputātus. Tos, kuru pienesums ir bijis valstī svarīgs, tos, kuru veikums tiešām ir bijis ievērības cienīgs un nozīmīgs Latvijas ilgtermiņa attīstībai. Tos, kuri guva ievērību tieši ar savu darbību likumu jaunradas, izpildvaras kontrolas un politikas veidošanas procesā. Un tā 7. vietā ir bijušais tēzamietis, nu jau ar zaļo zemnieku sarakstu uz 10. Saeimu kandidējošais komponists Imants Kalniņš. Kā uzskata mūsu eksperti, Kalniņš nevienmēr ir saprasts, un šīs Saeimas laikā daži viņa izteikumi droši vien pat ir šokējuši sabiedrību, it sevišķi pensiju un Saeimas atlaišanas referendumu sakarā. Bet tajā pat laikā tie, kas seko parlamenta darbībai ikdienā, uzsver Kalniņa ārkārtīgi lielo sapratni par budžetu un finanšu lietām. Tikpat radoši kā muzikā, viņš darbojies arī racionālo lēmumu pieņemšanas fabrikā budžetu un finanšu komisijā. 6. vietā Kārlis Leiškalns. Mūsu eksperti ir pārliecināti, ka viņš ir izcili darbojies Tautsaimniecības komisijā. Leiškalns labi pārzina šīs komisijas problemātiku un, izmantojot savu ilggadējo parlamentāro pieredzi, lieliski savieno dažādos deputātu viedokļus un mācējis ir mobilizēt komisiju pieņemt pareizos lēmumus. Kā uzsver eksperti, Leiškalna personība, darba spējas un raksturs ir lieti noderējis 2008. gadā, kad ministru kabinets vairākas reizes rosināja lielā steigā veikt akūti nepieciešamos grozījumus jau apstiprinātajā budžetā. Leiškalns, kā domā daļa mūsu aptaujāto, ir un varbūt arī būs veiksmīgs politiķis gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātu statusā. Ja Barča pēc mūsu ekspertu domām ir rindojama šī top 5. vietā. Šķietam ir nemanāmā Tautas partijas frakcijas, bet ne partijas pārstāvi. Tagad vēlēšanās startē Zaļo un Zemnieku listē, taču tas nemazina viņas spēju sakarīgi un sabiedrībai saprotami runāt par sociālajām un pensiju lietām. Turklāt ne tikai runāt, bet arī racionāli pamatot tā vai cita šīs tematikas likuma labojumu nepieciešamību vai gluži otrādi nevajadzību. Pēc mūsu ekspertu domām, Barča bija tas mazais cinītis, kam 9. Saeimas laikā bija spēja gāzt nevienu lielu vezumu pensionāru interešu aizstāvībā. Vietu augstāk, kā 4. mūsu eksperti ir nosaukuši pašlaik Vienotību pārstāvošo jaunā laika līderi Solvitu Āboltiņu. Tieši viņa bija vēlākā Saeimas atlaišanas idejas un nepieciešamo satversmes labojumu aizstāvi. Kopā ar pašlaik Āboltiņas augstāko punktu politiskā karjerā ir nosaukuši vairāk mūsu eksperti. Turklāt viņai labi izdevies apvienot Saeimas vadītājas vietnieces darbību ar nebūt nerozēm kaisīto partijas vadības uzdevumu, jo sevišķi veidojot politisko apvienību Vienotību. Sarkangalvīti, kā Āboltiņa matu krāsas dēļ sauc kuluāros, ar savu tvērienu zināšanām var parādīt, kur vēžu ziemo nevienam politiskajām vilkam. Taču viegli tuvāko nākotni politiskie eksperti Āboltiņai neparedz, jo Vienotības iekšējās sprieguma līnijas var kļūt par lielu problēmu arī 10. Saeimā.
Trešajā vietā ir ZZS frakcijas līderis Augusts Brīgmanis. Eksperti domā, ka tieši viņam ir izdevies stabilizēt parlamentu darbību krīzes brīžos. Varbūt tieši tāpēc, ka no viņa neko negaidīt un grūti prognozējumu tā arī sagaidīt nav izdevies. Taču tieši šī pārlieku liela apdomība un reizēm arī kaitinošais lēnīgums ir ļāvuši viņam kā frakcijas vadītājam saturēt kopā visai amorfo šūniņu. Iespējams, ka tas savulaik ir mūs glābis no vēl lielākām nepatikšanām finanšu krīzes melnākajā laikā. Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze 2. vietā, un viņu tik augstu ielicis ne tikai status, kas liek strādāt un vadīt sēdes pat tad, kamēr citi lasa avīzes. Daudziem pēc Induļa Emša aiziešanas no politikas ir izdevies no tumšā zirdziņa kļūt par vienu no spožākajiem Saeimas vadītājiem. Daudze zvaigznes no debesīm negrābi. Viņam varbūt arī nepiemīt harizma, taču viņš ir korekts, nosvērts un reprezentabls. Tāds, kādam ir jābūt parlamenta spīkerim. Tiesa, kā domā mūsu eksperti, šīs amats ir arī Daudzes karjeras griezti. Taču būsim godīgi. Otrais cilvēks valstī, tas nepavisam nav maz. Bet pirmajā vietā te vai vienprātīgi mūsu eksperti likuši Jānu Lagzdiņu. Juristu, kurš savu politisko karjeru vēl sācis atmodas laikos un bija visu parlamentu deputāts kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Viņš ir mainījis partijas, no Latvijas ceļa savulaik pārgāja uz Tautas partiju, bet 9. Saeimu pabeidz kā neatkarīgais deputāts. Taču apbrīnojamā kārtā Lagzdiņa partiju maiņas ir bijušas cieņas pilnas, augstākā mērā korektas un bez netīrās veļas mazgāšanas. Jā, darbu savā medus mucā viņš gan pielēja. Viņa divdomīgo žestu pēc prezidenta vēlēšanām pie Saeimas loga atceras un atcerēsies arī daudzi un iespējams ilgi. Taču kopumā Lagzdiņš ir sevi politikā apliecinājis kā spēcīgu profesionāli, cilvēku, kurš ir stāvējis ārpus skandāliem, tādu, kurš nevēlās zīmēties un galu galā kā politiķu, kurš spēj aiziet ar cieņu pats, bet ne ar svilpienu pavadīts, ar varu.